Labdien, kolēģi, un visi pārējie man jāsaka, jo man tiešām liels pārsteigums par to, ka arī pēc pieteikumiem, bet arī tagad, skatoties uz jums, pusi no jums es nepazīstu, kas nozīmē, ka šeit jūs esat ne tikai muzeja cilvēki, bet ka šī tēma izglītības programmas un īpaši izglītības programmas muzejos ir visdrīzāk aktuāla, un šodien tad mēs sapratīsim arī no jums, kāpēc tieši jums viņa ir aktuāla, mēs pastāstīsim, kāpēc tieši mums viņa ir aktuāla. Un šodien mēs darbosimies, es sākumā pastāstīšu, kā mēs darbosimies, pastāstīšu par mērķi, kāpēc mēs visi esam šeit, un tad sāksim. Tad šodien mēs darbosimies ļoti radoši, jūs esat radošā telpā, mākslas telpā, un patiesībā mēs esam viena no grupām, kas šodien šeit vienlaicīgi strādā. Tās pārējās grupas ir tiešām šīs izstādes mērķa auditorija, un viņām notiek reāla izglītības programma. Un patiesībā tas viens bonus, viens pluss vēl visam tam, ko mēs ar jums šodien šeit runāsim, ir tas, ka ar vienu aci jūs patiesībā varēsiet arī redzēt, kā ar to grupu darbs notiek. Es ceru, ka tas mums netraucēs koncentrēties uz mūsu pašu darbu, bet tādā tā kā no lauka redzēt šo darbu. Tad sāksim mēs ar to, ka es došu vārdu šīs izglītības programmas veidotājiem. Viņi īsā prezentācijā pastāstīs, kas tas ir, kāpēc tas ir šeit, kādi bija mērķi, uzdevumi šai programmai. 20 minūtēs noprezentēs, kas ir izdevies, kas ir neizdevies. Tad jums būs ar to informāciju, ko viņi jums iedos. Jums būs 5 minūtes vēlreiz iziet cauri un jau ar konkrētu redzējumu iziet cauri izstādē un paskatīties, jā, nē, patīk, nepatīk, izdodas, neizdodas. Protams, ka jūs varēsiet vēl nedēļas laikā atgriezties šeit un paskatīties individuāli, ja kādam būs vēlme. Tad mēs sadalīsimies 4 grupās, un grupās nedaudz pastrādāsim un padiskutēsim, un grupu darbu uzdevumu es jums došu jau pēc tam, kad būsim tās 5 minūtes apgājuši izstādi, vai pareizāk sakot, izglītības programmu izstādē. Un pēc tam mums būs palikusi nepilna stunda pāri, tad mēs sāksim diskusiju, un tad mēs diskutēsim, man ir konkrēti jautājumi konkrētiem cilvēkiem, bet tajā pašā laikā diskusija ir atvērta visiem, un tad mēs diskutējam. Mērķis diskusijai. Tas bija par formu, par saturu. Jau gandrīz gadu darba grupa Stunda muzejā darbojās un meklē risinājumus, lai izstrādātu metodiskus materiālus, metodisku risinājumu, ieteikumus gan muzeja darbiniekiem, muzeja pedagogiem, gan skolotājiem, kā padarīt Stundu muzejā par neatņemamu mācību satura sastāvdaļu, bet tas būtu pateikts ļoti vienkārši. Galvenais uzdevums, kā to padarīt par profesionālu mācību satura sastāvdaļu. Mēs 5, 6, 7 kānu kuru laiku cilvēku sastāvā ik pa brīdi nākam kopā un par to diskutējam. Pēc tam es pastāstīšu arī vēl, kas konkrēts jau ir izdarīts. Un kā mēs plānojam šo izdarīto prezentēt plašākam interesentu lokam, bet pašreizējā brīdī es teikšu tikai to, ka tajā brīdī, kad šī izstāde tika atklāta un kad šī programma tika piedāvāta sabiedrībai, es atnācu izpētīt un es sapratu, ka tas, ko mēs esam gadu strādājuši teorētiski, praktiski runājuši, diskutējuši, mēģinājuši rast risinājumus, šeit ir viens konkrēts piedāvājums Stundai muzejā. Tādai, kādai viņai būtu jābūt, lai viņa būtu mācību satura sastāvdaļa. Jūs tagad klausāties uzstādījumu, jums nav jāpieņem, ka tas tā arī ir. Jūs esat šodien aicināti arī domāt un diskutēt, ja kādiem ir bijis laiks atnākt iepriekš, kas tur nav tāds, kas ir Stundai muzejā atbilstoši, kas ir atvērta diskusija, atvērta visiem dalībniekiem. Bet manā skatījumā, mūsu skatījumā tā ir viens ļoti labs piemērs vienai konkrētai mērķgrupai izstrādāts tāds, ko mēs tiešām varam virzīt kā Stunda muzejā. Kas ir Stunda muzejā? Es tūlīt beigšu, bet tikai lai saprastu, par ko mēs runājam. Stunda muzejā nav jebkura programma, ko mēs piedāvājam pat ne skolām. Stunda muzejā ir konkrētā mācību priekšmetā, konkrētai mērķa auditorijai, pēc konkrētiem standartiem, konkrētos standartos iepilotēta mācību stunda, ko skolotājs patiesībā var atnākt un novadīt šeit kopā ar jums. Un patiesībā
pret ko es pati pretojos, bet patiesībā ielikt par to atzīmi. Un tā būtu tieši tāda pati stunda kā stunda muzejā. Kāpēc vēl šī diskusija tieši tagad un kāpēc jo īpaši aktuāli jau tajā brīdī, kad mēs izsludinājām šo kārtējo reizi, šoreiz pozitīvā nozīmē bija tiesības sarga paziņojums. Pirms gada mēs šūmējāmies, un patiesībā tas viss sākās no tā negatīvā paziņojuma, ka skolotāji vairs nav droši, vai skolēnus var vest uz muzeju. Pirms nedēļas, pusotras nedēļas izskanēja tiesības sarga paziņojums, ka jebkura mācību ekskursija, kas būtu tad vienlīdzības zīme ar stundu muzejā, jebkura mācību ekskursija būtu jābūt apmaksātai no pašvaldības budžeta. Tas definējums bija tāds. Kā tas praktiski būs, nebūs, protams, ka pašlaik nav, bet tas ir signāls, tas ir zaļā gaisma, lai mēs patiesībā vēlreiz ļoti nopietni diskutētu par to, kā savu stundu muzejā iepilotēt mācību programmā. Patiesībā iepilotēt kā nenopietni, bet kā mērķtiecīgi strādājot šo stundu muzejā padarīt par neatņemumu mācību satura sastāvdaļu. Un jūs daži zina, kas ir bijuši uz citiem semināriem, tad tālējošais ilgtermiņa mērķis stundas muzejā darba grupai 5-10 gadu laikā. Varbūt, ka tas ar šo paziņojumiem izklausās pat nedaudz tuvāk. Ilgtermiņa mērķis ir panākt, lai tas būtu kā valsts dotācija vai kā pašvaldības dotācija iestrādāts pasākums, ka stunda muzejā ir apmaksāta skolēniem un ka mums vairs nav jāpierāda katru reizi ne muzejpedagogam, ne muzejām, ne skolotājiem, ka šī stunda ir nepieciešama. Tas būtu neatņemama sastāvdaļa. Lūk tā, ar šo visu uzstādījumu, diezgan tāds plašs patiesībā uzstādījums, mēs pārējām pie viena konkrēta piemēra. Un, kā jau es teicu, šis konkrētais piemērs ir labs piemērs, lai mēs skatītos, vai iedvesmotos, kā var vienu vai divas vai vairākas tēmas iepilotēt mācību saturā. Un patiesībā es aizteikšos Laurim droši vien priekšā, bet pasakot, ka nevienmēr tā profila muzejam atbilstošā mācību satura sastāvdaļa. Tā var būt, pieņemsim, šeit jūs redzēsiet māksla, fizika, ķīmija. Tāpat mēs esam runājuši, ka nevienmēr vēstures muzejam ir jāiepilotējās tieši vēstures stundā. Tas piemērs var būt dažāds. Tad tagad es dodu vārdu, viņš tikko izdomāja atpūsties, tagad es dodu vārdu Laurim Bokišam. Viņš ir arī viens no stundas muzejā darba grupas, iespējamās misijas labais vēstnesis, komunikators, vai ne? Viņš ir arī šīs izstādes izglītības programmas viens no veidotājiem kopā ar Lauru. Laura, tad vēl, ja jums ir jautājumi Laurai, un ar mums ir arī Zanda, kas ir ABLV bankas fonda pārstāve, un arī, es domāju, ka piedalīsies diskusijā, tā ka šie ir 3 cilvēki, kas var pastāstīt visu, kā šī programma veidojasies, un ja jums ir arī vēl papildus pēc tam jautājumi, jūs varat droši viņus uzdot. Un izstāde piekrita labvēlīgi mūs šodien šeit uzņemt, lai mēs šo diskusiju varētu šeit noturēt. Tā kā vienkārši izmantojam telpas un radoši pabrainstormojam, lai būtu viens soli tālāk. Labdien, kā Ineta teica, mani sauc Lauris Bokišs. Es esmu viens no komandas, kas veidoja šajā izstādē izglītības projektu. Mēs centāmies atbrīvoties no programmas vārda, jo programma, kā mēs zinām, ja skatāmies no tā, kas ir izglītības programma, varētu būt drusku cits, tādēļ mēs pazemīgi un piezemēti to saucam par izglītības projektu izstādē un tad izglītojošu interaktīvu spēli izstādē. Lūk, grūti tik koncentrētā laikā pastāstīt visu, pateikšu dažas lietas par izstādi kopumā, kā tapa projekts, ko dara šeit skolēni man aiz muguras un ko jūs varētu piedzīvot šeit un iezīmēt pāris takas nākotnē. Tātad pirmkārt, pirms vairāk kā pusgada, sākot, kad izstādes visas projekts jau
veidojās jau tādā skatāmā formā. Mēs sākām realizēt izglītības projektu. Sākot realizēt izglītības projektu, nācās saprast, ko mēs varam un ko mēs nevaram piedāvāt auditorijām. Tas, ko mēs sapratām, ka mēs varam un gribam, ir strādāt ar konkrētu auditoriju, un konkrētajā šeit tās ir 9. 12. klases, necensties aptvert visu iespējamo auditoriju. Tātad mēs noteicām mērķa grupu, mēs ļoti laicīgi panācām vienošanos, ka tiem, kas piedalīsies izglītības projektā, ir pieteiktajām grupām ieeju mēs nodrošināsim bez maksas, kas esošā diskursa apstākļos ir ļoti būtiski zinot, cik šobrīd skolotāji vispār ir tramīgi, vai viņi var vai nevar skolēnus vest uz izstādi. Un tad izvēloties, kā veidot saturu, konkrētajā gadījumā mēs sapratām, ka vēlamies uzrunāt un parādīt laikmetīgo mākslu pēc iespējas plašākam mērķa grupas skolēnu klāstam. Tas nozīmēja nevis piedāvāt izteikti laikmetīgo mākslu, skaidrojošu un rādošu tikai to izglītojošo saturu piedāvājumu, bet veidot to tādu, kas piedāvā dialogu mākslai ar to, ko skolēni dara, ko viņi redz dzīvē, ko viņi dara skolā, dažādos citos mācību priekšmetos. Tā, protams, tīri praktiski aizsniedzot daudz plašāku skolotāju skaitu, dažādus priekšmetus, kas pasniedz. Lūk, tad mazliet par to, ko skolēni šeit dara. Skolēni, kā jūs redzējāt, līdzīgi kā jūs, līdz ar jums atnāca 2 vai pat 3 skolēnu grupas, vienu uzņēmu tur, vienu uzņēmu tur un vienu vēl jau palaida pirms tam. Tad pirmkārt mums ir asistenti, kas ir atkal jau svarīgs aspekts. Un principā viss, ko es minu, tad jau ir tās pārdomātā izglītības projekta sastāvdaļas. Tad tas, kas bija skaidrs, ka nevar uztaisīt vienkārši piedāvājumu, kurš netiek kaut kā sekts, un tad skaidrs, ka arī principā visos muzejos cenšas ieviest kādu cilvēku, kurš spēj ar skolēniem sarunāties. Mums tā kā šī ir ekspozīcija tikai uz 6 nedēļām, un šonedēļ ir pēdējā nedēļa. Mēs atradām brīvprātīgos, kurus mēs apmācījām īsi pirms izstādes sākuma, ko darīt ar skolēniem, kā strādāt. Un tad viņi ir tie cilvēki, kuri te dienā ir pirmie, kas pie ieejas sastop skolēnus, atved viņus un pārunā ar viņiem īsumā, ko viņi šeit piedzīvo. Un šī saruna nav ilga, tās ir aptuveni 7 minūtes, lai nenogurtu. Es tagad jau riskēju runāt vismaz 15, kas varētu būt jau pa ilgu. Un tad viņi dara 2 lietas. Viens ir izskaidrot tehniskos noteikumus un norisi, kā skolēni piedzīvos šo te izstādi. Un otra daļa ir pastāstīt, kā tad uztvērt mūsdienu mākslu, laikmetīgo mākslu, tādus A, B, C, ne vairāk. Tad, lai skolēni nenobītos, nonākot pret to, kas varbūt nav estētiski acī baudāms, kā diemžēl skola kopumā lielā mērā joprojām kur paliek. Tas ir daļēji skolotāju nopelns, daļēji tas, ka skolotāji paši nesaprot, ko darīt, kā saprast mūsdienu mākslu, ko ar viņu darīt, tāpēc labāk ir tik līdz modernismam un tālāk ne.
Lūk, tad tas tiek izstāstīts, un tad ir tā tehniskā puse. Tehniskā puse ir tāda, ka skolēni saņem šādas te darba lapus, kur otrā pusē ir informācija, ko viņi pēc tam patur līdzi. Priekšā ir savukārt karte, kas ir ceļvedis izstādē. Ir 6 dažādas kartes, kas nozīmē, ka tad, kad neatkarīgi vai cik liela ir grupa, vai 21 cilvēks, vai 40, viņus ir iespējams sadalīt 6 grupās, kas savukārt ļauj pārvietoties un izklīst pa izstādes telpu vienmērīgi. Ko tā karte dod? Uzdevumi tur ir 2 veidi. Ir uzdevumi, kas tātad veido manas minēto dialogu ar citām zinātņu jomām. Tie uzdevumi ir pieejami planšetdatoros, un uzdevumi, kas ir individuāli atbildām katram, ir atzīmēti ar burtiem un ir atbildes sniedzamas uz šīm te lapām. Ko tas atkal nozīmē? Ka skolēni tas viss piedzīvojums, sākot no lielas grupas, pēc tam sadaloties mazās grupās, līdz tam, ka viņi strādā individuāli darba lapās, kā mēs šeit redzam, viņi iet kopā. Šeit viņi, piemēram, atbild tagad individuāli uz jautājumiem. Pie planšetdatora viņi strādā grupā, kas visu laiku dod dinamiskas attiecības viņiem savā starpā. Pēc tam atgriežoties atpakaļ, viņiem ir atkal noslēguma diskusija, kur tiek pārunāts redzētais, saprastais, gan tas, kas izriet no atbildēm uz sniegtajām darba lapās, gan tas, kas ir redzēts planšetdatoros, kas nodrošina labu kvalitatīvu diskusiju, ka ir 6 dažādi ceļi. Tas nozīmē, ja mēs stādamies priekšā, ko nozīmē iet, nezinu, kaut vai pa Brīvības ielu no viena vai no otra gala, iespaidi atšķiras. Un tad tik it kā elementāra lieta, dažādi ceļi, dažādas emocijas, dažāda intensitāte, kā tiek piedzīvot izstāde, dod iespēju vairāk skolēniem iesaistīties sarunās. Katram ir bijušas kaut kādas citi iespēja. Lūk, tas tā kā īsumā par to, ko jūs cerams pagūsiet tajās dažās minūtēs, redzēt, noskatīties, ko skolēni dara un paši izmēģināt. Un noslēdzot, ABLV fonds, kas īstenoja šo te izglītības projektu, arī turpinās atbalstīt tieši šāda te veida iniciatīvas. Līdz ar to jums ir iespēja padomāt, vai un kā jūsu pārstāvētajā iestādē, institūcijā varētu īstenot kaut kādas izglītības projektus, daļu projekta, apskatīties, kas jums šeit patīk un tam līdzīgi. Tas jau tad ir vēlāk dialogs ar Zandru, kas ir fonda vadītāji. Ir tepat. Lūk, tas tā kā, man liekas, no manas puses būtu viss. Es pēc tam esmu atvērts jautājumiem un komentāriem. Tagad vārds atkal Inetai, un tad turpinām. Lauris patiesībā ir ietaupījis 10 minūtes, un tas nozīmē, ka mēs jums dosim apskatē nevis 5, bet 10 minūtes tiešām, lai jūs paskatītos konkurējot ar skolēniem, bet es ieteiktu ieskatīties kādā vienā no tiem informācijas nesējiem un paskatīties, kādi jautājumi, pieņemsim, kaut vai kādi jautājumi tiek uzdoti. Ja? Tagad jums ir 10 minūtes, tiešām 10 minūtes. Tikai 10 minūtes jūs izejat apkārt un pakonkurējiet ar skolēniem un pamēģiniet tikt pie kāda no tiem datoriem un izmēģināt vienu no tām jautājumu spēlēm. Un pēc tam varat arī paskatīties, kuras klases līmenī jūs esat. Es pieņemsim, uz daudziem nevarēju atbildēt, jāsaka godīgi. Un tad nāciet atpakaļ, ja? Bet tad nākam atpakaļ un tad mēs strādājam grupās. Pirmkārt, mēs nonācām pie tā, ka mums ir ārkārtīgi grūti saprast, kāda šī programma īsti ir, ņemot vērā to, ka mēs īsti viņu neesam redzējuši nezinātās minūtes. No pirmā skatiena.
Jā, nē, protams, ka tālāk jau no pirmā skatiena un ar fantāziju. Bet tā, ka es biju redzējis... Bet kolēģis ir redzējis, un viņš zināja teikt. Nu, ir tā, ka gandrīz katrā grupā kāds ir redzējis. Nu jā, tad jau. Aha, ok, jums tas ir atzināt? Tā, mēs pie veiksmēm, ko mēs pilnīgi noteikti saskatām kā lielu veiksmi, ir šis te dizaina un iepakošanas noformējums, kurā ir veikli izmantoti touchscreen un modernās tehnoloģijas, kas vismaz mēs pieņemam, ka mūsdienu jaunietim varētu būt interesanti, varbūt, ka mēs kļūdamies. Tā ir tā centrālā veiksme. Tad mēs ļoti gari un plaši diskutējām par dažādiem mīnusiem, latviski pieejot lietai un skatoties kritiski par lietu, kur mēs vismaz daļa neesam piedzīvojuši. Tātad tas, kas te izkristalizējās mūsu sarunā, ir par to, kas sasaucās īstenībā ar to touchscreen lietu, kad muzeja eksponāts, vai šajā gadījumā izstādes mākslas priekšmets, aiziet tādā otrajā plānā, jo bija novērojumi par to, ka jaunieši vairāk pievēršās jautājumu atbildēšanai un mazāk, teiksim, mākslas pētīšana. Jā. Pareizi saka. Tad, kas te man ir? Tas ir par tiem grupas vadītājiem. Respektīvi, tie būtu tie brīvprātīgie, cik es saprotu. Jā. Nu, tur bija diezgan liela novērojuma, ka patiesībā tīri metodoloģiski bija diezgan daudz neprecizitātes un kļūdas, kas varbūt noārdīja to veiksmes stāstu tīri strādājot ar darba lapām un tā tālāk. Jo vismaz tiem gadījumiem, ko es dzirdēju, tur nebija neuzsvars sākumā, kas atnāca un jau vadītājs pasaka, pirmais teikums, jūs atnācāt uz ļoti interesantu nodarbību. Un tas ir vadmotīvs visam, un tad tie pārējie bišķiņ tā kā momenti pazūd, un kad lielākā daļa viņam pēc tam jāskaidro entās reizes visiem atkal no jauna uzdevumu. Man liekas, ka tas kaut kur ir problēma tīri metodoloģijā, kā ir uzbūvēta vispār tā nodarbība, ka kaut kas nav atstrādāts niansēs, kas patiesībā ir ļoti liktenīgas. Man šķiet, ka sākt ar to, ka ir forša programmīra. Bet pie tām veiksmēm, tomēr jūs nosaucāt tikai tehnoloģisko brīnumu, touchscreen. Tad es pareizi saprotu, ka pie veiksmēm jūs nosaucat tikai vienu. Jā. Un pie tā kā netika veiksmīgiem momentiem jūs tad nosaucāt divus. Mēs neesam baigi ražīgi. Jā. Un viens no tiem bija personāls. Jā, metodas, kā tas tika atrisināt, metodoloģija. Personāls pats bija burvīgs, laipns, foršs un tā tālāk. Nē, bet tīri varēja redzēt, ka viņām vienkārši nav atstrādāts. Labi, Mārtiņš ir ļoti kritisks, un es pieņemu, ka mums tagad visiem jāiet uz Kara muzeju. Skatīties, kā notiek izglītības programmas tur. Tur ir tā lieta, ja mani aicināja, un tur ir tā diskusija, ja mēs redzētu uz katru no muzejiem, mēs tur varētu ķeksēt un tā tālāk. Mārtiņ, tas bija joks. Nē, bet Viņa neies. Es esmu īši. Bet jautājums, kāpēc es to vēlreiz pārprasīju, par to man šķiet ļoti svarīgs aspekts tika iezīmēts runājot par tālāko diskusiju un ne tikai par šo konkrēto piemēru, bet par muzejiem kā tādiem. Man gribās, lai jūs piefiksējat pie tām savām diskusijas tēmām personāls un profesionalitāte. Jā, es vienkārši nedaudz tulkoju, ko mēs piesaucam pie veiksmēm un neveiksmēm, un padomājiet, cik tas ir svarīgs vai nesvarīgs. Ja? Man vēl veiksme, to mēs neizrunājām, tā man veiksme tagad radās. Jā. Stāvot tev blakus, ne tas vien rodās. Bet tā veiksme, kas man liekas īstenībā ir centrālā veiksme, ir tas, ka ja jums ir izdevies dabūt tos jauniešus uz šejienu šurp, kaut kādā veiksmīgā veidā, un viņi redz tos lielos vārdus un tos labos darbus, kuri latviešu laikmatīgajā mākslā vai vairāk un mazāk laikmatīgajā mākslā ir tapuši, vismaz kā dažus no tiem, ja viņi spēj sazīmēt, ka tas žanis ir tas Urševas žanis, tas, kas ir uz elektrības būtu, kas ir arī šeit, tad tā jau ir liela veiksme.
Labi, mēs drusku tā kā pa lēnu ejam caur tiem jautājumiem. Jūsuprāt, kas ir inovatīva programma un kas ir unikāla programma? Varbūt divi vienā? Mēs nonācām pie vārda profesionāls, kas īstenībā ir, es teiktu, tas varētu būt tāds kā atslēgas vārds. Mēs vītrojam vārdu inovatīvs, ka vienkārši, viņš, man liekas, es nezinu, vai viņš ir tik piemērots un vai tas ir tik šausmīgi, uz ko tiekties. Jātiecās uz profesionalitāti muzeja pedagogam un muzejam un nevis uz inovācijām. Es atkal saku, ka ja nav inovatīvs, tad viņš arī ritīgi nevar būt profesionāls. Labi, bet mēs to atstājam diskusijai. 3 izglītības programmas. Tur mums ļoti arī grūti gāja. Mēs nosaucām tikai savējās. Mēs citas neesam redzējuši. Tas nebūtu īsti godīgi. Mēs zinājām, ka Aleksis tā darīs. Labi, par šo. Šis ir patiesībā citas grupas tagad nošpikoši. Šis ir ļoti kritisks jautājums. Es to uzdevu apzināti, bet es pastāstīšu vēlāk, kāpēc es to uzdevu. Un 4. kāpēc ne muzejā? Mēs jau tā kavējām visu laiku. Nē, sakiet. Mēs pateicām, ka patiesībā ir muzejos. Labi, ir muzejos. Pēc tam pastāstīsiet, kur. Jūs nevarējāt nosaukt savus. Labi, paldies. Grupa numur 1. Paldies. Iespējams, nomenedžēt šokad atnāk šīs grupas, viņas veikli plūst cauri, ienāk, iziet un viss iet uz priekšu. Kā otrā lieta mums ir satikšanās, kas ir bijusi šīs izstādes tapšanā, kur ir bijuši šie cilvēki, kas ir vēlējušies veidot attiecīgu izglītības programmu, kad ir bijusi iespēja to veidot, kad ir bijušas visas šīs iespējas, kas ir arī atradušas viena otru. Un kā trešo veiksmi mēs varētu minēt šo interdisciplināru tādu, kā tiešām ir padomāts par šiem, bioloģiskiem procesiem, kur dēļ noārdās šķūnītis. Tā par neveiksmēm mums liekas, kad, vismaz uzmetot aci, kad ir šī sajūta, kad tu atnāc, tev ir jāizzina, bet šeit trūkst vietas mākslai un emocijām, kad izejot cauri šādu izglītības programmu, kad vairāk ir šī izzināšana, bet nav šī emociju gūšana no mākslas darba. Tad līdz arī ar šo izglītības programmu ierobežoto laiku, jautājums ir arī par šo laika momentu un to, cik daudz laika paliek, lai iedziļinātos. Un tad viena veiksme mums bija tas, ka ir iespējams visu tik ļoti veiksmīgi nomenedžēt, ka tas iet ātri uz priekšu, bet otra problēma ir, ka tas atstāja zināmu konvejeru sajūtu, kad tu iesēdies, tev ir ātri jāpagūst tajā vilcieniņā, un tad jau tas viss beidzas. Tu jūti, ka nākamā grupa jau savā ziņā minus papēžiem, un ir jūtams šis laika spiediens. Tikai diskusija, tikai padomāšanai. Patiesībā vai nav tā, ka ja mēs runājam par stundu muzejā, par mācību saturu sastāvdaļu, stunda arī skolā, viena stunda dzen nākamo stundu, tā kā, tikai par to, cik šīm stundām muzejā ir jābūt emocionālām, tādā radošām un emocionālām. Šeit atkal man šķiet, ka mums ir jāpadomā, jo mēs domājiet šajā gadījumā šauri, mēs runājam par stundu muzejā. Tas ir vēl viens tāds aspekts, par ko padomāt. Es nesaku, ka jābūt neinteresantiem, sausiem un neradošiem, bet šis bija labs brīdis iestrādāties. Jā. Tad ar to, kas ir domāts ar inovatīvu programmu, jeb unikālu, tad mēs saprotam, ka visdrīzāk Latvijas kontekstā pieminot vārdu inovatīvs tiek domāts par informāciju komunikācijas tehnoloģijām, jo būtībā, vismaz presē tas ļoti bieži sasaucas. Attiecībā uz unikālu mēs nonācām pie secinājuma, ka tam ir saistība ar vienreizību un vienreizējumu. Jo šī gadījumā unikālitāte visdrīzāk norāda uz neatkārtojamību savā ziņā.
Tad, runājot par veiksmīgām izglītības programmām Latvijas muzejos, savā ziņā mūsu grupā, mēs nejutāmies kā tā mērķa auditorija, kurai ir veltītas šīs stundas muzejos. Līdz ar to ir ļoti grūti vērtēt, kāda kuras ir. Un tad no manis un otrs kolēģis no grupas, kas atceras, kad vēl kā skolēni ir devušies šīs stundas muzejā, tad bija pieminēta Mākslas muzeja Latvijas Mākslas stilu skola, un attiecībā uz mani atceroties savas skolas laiku, kā veiksmīgāko šādu izglītības programmu varētu minēt Kara muzejam, kur šis brauciens uz Ložmetēju kalnu, kas, man liekas, bija gan ļoti apmeklēts, gan arī tādā ziņā ļoti veiksmīgs no tā viedokļa, vismaz no tā, ko mums piedāvāja skola. Un par to, kāpēc šādas programmas nerodas muzejos, tad šajā gadījumā mūsu grupas atbilde bija, kad mēs uzskatām, ka muzejos tādas rodas, bet iespējams par tām netiek runāts vairāk, tik daudz. Jā, tā. Tas būtu tā īsti. Jā, paldies. 5. grupa. Tā, diena vēlreiz. Mums bija diezgan tādas sarunas, pat strīdi, varētu teikt, nelieli, par to, kas ir šīs izglītības programmas veiksmes. Man grupas kolēģis atzīmēja, ka veidoja šis dialogs darbiem, skatītāji vai mākslinieki un skatītāji. Tādā nozīmē, ka tiešām ir spiesta lieta nedaudz paskatīties, lai atbildētu uz jautājumiem. Es tā tālāk. Un tas, ko varētu arī pierakstīt, tam, ja mēs runājam nevis par unikālu, es piekrītu iepriekšējai grupai, kur īstenībā runāt nevar, izglītības programma, bet kas ir tāds inovatīvs, varbūt Latvijas kontekstā, tas tiešām varētu būt, ka viņi pievērš uzmanību. Un Latvijā māksla ir attiecīgs materiāls, lai parādītu šo te starpdisciplināro raksturu. Un tas varētu būt arī, tāds, lielāks droši vien mērķis tādā programmai. Bet vai jūsu grupa tas, ko tu teici par laikmatīgo mākslu, kur pievērš uzmanību, vai jūsu grupa tad teiktu tā, ka citā muzejā, kurā būtu vēsturiskā vai dabas kaut kāda tēma šādai programmai, tas vienkārši nedarbotos, tāpēc, ka tā nav laikmatīgā māksla, vai es saprotu pareizi? Vai šādu programmu nebūtu iespējams īstenot dabas muzejā pieņems? Varētu. Jautājums ir atlieks, kāds ir programmas uzstādījums. Tas ir vienas disciplīnas ietvaros, vai tas ir starpdisciplīnas. Tas ir atlieks no programmas uzstādījuma. Es vienkārši droši vien pārpratu, jo man tā kā uzreiz liekas, ka grupa saka, ka veiksme ir tāpēc, ka tas ir laikmatīgās mākslas izstādē. Tāpēc, ka tādu izstādi ir ļoti maz, kurās būtu piekabināti šādas programmas, tāpēc, ka mums nav laikmatīgās mākslas muzeja. Bet mums ir ļoti daudz laikmatīgās mākslas izstāžu tradicionālā muzejā, kur nerodās šādas programmas. Acīm redzot, tas nav paredzams. Atkal tas ir. Ja jūs sakāt, ka šis nav muzejs, šis ir muzejs. Šis nav muzejs, tāpēc, ka šī ir šīs te jaunā muzeja kolekcijas daļa. Teikt, ka tas nav muzejs, totāli apmēri. Tāpēc, ka tas ir muzejs, tas ir muzeja aizmetnis. Tas ir topošā laikmatīgās mākslas muzeja kolekcija. Un sadarbības līgumā Kultūras ministrijā ar ABN banku ir ierakstīti visi šie pienākumi, tā skaitā izglītība, popularizēšana un tā joprojām. Lieliski jautājums par to, cik tas nolasās, tas, ka profesionāļi to zina un ka bankas līgumos tas rakstīts un banka to mēģina teikt un ka banka mēģina popularizēt šo laikmatīgās mākslas muzeju, tas ir viens, cik daudz no tā nolasa apmeklētājs un vai nerodās arī zināmā mērā tāds diskutabls jautājums par muzeju, nemuzeju, bet tas ir citas diskusijas jautājums. Nē, es domāju, ka vienkārši no tiem, kam tas jāzina, tie to zina, bet kas bija baigi pozitīvs, viss šitā programmas sākumā izstāstījā.
tas, ko es vispār vēlos atzīmēt, ka bija beidzot, un kas vispār muzejiem būtu jādara, šī spiesta lieta ir jādara publicitātei. Tāpēc, ka ABLV fondam ir nepieciešama šī publicitāte. Tas īstenībā ir vienīgais iemesls. Un, ja muzejs veido tādu programmu, viņš, protams, viņam ir cita veida publicitāte. Viņš informē skolotājus, skolānus un attiecīgi skolas un bērndārs vai augstskolas par šo te, bet viņš nepublicē, kā mums gājuši. Labi, kādas būtu tās 3 programmas, ko jūs nosaukt? Tā 3 programmas, man kolēģi nosaukt Kuldīgas muzeja programmu par janvāra barikādēm. Tad tas, ko es varbūt pati esmu redzējusi teātra muzejā, bija tehnoloģiski daudz skopāka un iespējama Blaumaņa veltīta programma. Pašai arī izdevība piedalīties tajā. Un vispār tā bija ļoti laba. Kaut gan, teiksim tā, tur digitāli ekrāni, bet figurēja projekts, kino epizodes tālāk. Un tas arī, ko es esmu vēl redzējusi, tiešām ir akurāti muzeja programma. Izrāde, kad Blaumaņa konkrēti darbi. Par to, jā, paldies par to, kāpēc tas nav muzejā, es tev nejautāšu, jo tu tikko apgāzi mani un apgāzi mani uzstādījumu un teici, ka arī šis ir muzejs, piekrītam, tad nejautājam, kāpēc ne muzejā. Tāpēc, ka īstenībā daudzos muzejos ir programmas. Jautājums, kāda programmas ievirze, tas ir viens jautājums. Bet par to var būt dažādiem muzejiem dažādas programmas. Šis te programma zināmā mērā mēģina piespiest caur šo te patīkamo tehnoloģisko procesu, paskatīties dziļāk. Ir programmas, kur uzdevums nav, teiksim, instrumentu klāstā neiet šie te tehnoloģiskie procesi, kā ar muzeja programmas, viņa uzdevums ir pilnīgi savādāk atgriezt vietā, lai izbaudītu kaut kādu nepastipinātu pārdzīvojumu. Labi, mēs pie tā vēl atgriezīsimies diskusijā, tad tas ir tā kā visos grupas prezentācijas. Jā, tas viss neizpildās. Jā, bet mēs atstājam diskusijai otrā grupa. Cenšamies raitāk, jā, lai nosaukt, lai mums paliek laiks diskusijai tiešām. Tās veiksmes viena būtu, ka ir bezmaksas ieejas, tomēr arī ir labi. Tad ir starpdisciplinārā pieeja, tiek aptvērti vairāk priekšmeti, mācību priekšmeti, un arī tas ir ļoti būtiski, ka tiek pievērsts uzmanību laikmetīgajai mākslai, kas nav noslēpums, tiek mācību programmās, skolās, mākslas vēsturē ļoti apvienota. Tad arī šīs digitālās stratēģija un tehnoloģijas, kas skolānu auditoriju uzrunā, un attiecīgi arī tajos uzdevumos ļauj ieskatīties mākslas darbos. Un tad arī tas, ka ir vairāki ceļi, paredz to grupu mīšanos un raisa diskusijas, un arī pie viena ekrānī tur sastājas vairāki, tas arī kā rosina runāt. Mīnusi, neveiksmes, ja tas ekrāniņš uzskaras, tad ir vilšanās droši vien. Tad ļoti būtisks mīnus ir šī sadrumstalotība, kas tiek šie mācību priekšmeti aptverti, tai pašā laikā tam vajadzētu būt kaut kā mērenāk. Tāpat arī, kas jau tika minēts, ka tiek pazaudēts šis mākslas saturs aiz visiem geometrijas un fizikas likumiem. Un arī tas, ka asistenti tikuši sagatavot ļoti īsā laika posmā, un tādēļ ir grūti pārbaudīt šo pedagoģisko metožu efektīvumu. Unikalitāti. Unikalitāti droši vien nosaka tas, ka arī jau tik minēts šis vienreizīgums, ka tas ir īslaicīgs pasākums. Inovatīva programma nozīmētu to, ka tas ir kaut kas tāds, kas raisa tālākas izmaiņas vai vismaz kā liek cerības uz to, ka kaut kādas kvalitatīvas izmaiņas muzeja pedagoģiskajās programmās varētu tikt sagaidīts. Un
bija tās Latvijas muzejos, dabas muzejos skolēniem. Labas, protams, par zemes uzbūvu, par pasaules kultūrām, paramuzejs, kino muzejā animācijas darbnīcas, arī Lietišķās mākslas muzejā, kas... Dekoratīvās mākslas un dizaina. Un kādēļ muzejos nerodas šādas programmas finansējums? Visiem AB banka nav sponsors, bet nemazāk svarīgi arī ir cilvēku resursi. Viens, ka varbūt maz štatu, ik viens nevar būt talantīgs muzeja pedagogs. Un varbūt arī, ka brīvprātīgie netiek pienācīgi daudz iesaistīti un arī netiek ieguldīts reklāmā, mārketingā. Paldies! 4. grupa. Mēs varam, trešā iznācām. Ceikts, cipariņš. Bet, jā, tātad veiksmes, ko mēs domājam, tātad, ka tika izstādītas tēmas, kas varbūt nav apspriestas, tātad skolas mācību līdzekļos, tātad šī abstraktā māksla, ko mēs tur redzējām. Tad ir izstāde, protams, raisinās apmeklētību jauniešos, un viņi domās, ka varbūt arī pārējās šīs tēmas būs varbūt tik netradicionāls, kas svērsīs viņus vēlreiz atgriezties. Un tas, ka, protams, ir bezmaksas. Tālāk pie neveiksmēm, tas ir, ka ir pārāk īsts laiks izstādē, tātad programma sākās, programma paies, cik es sapratu, 6 nedēļas, pēc tam viņa visu, un to neviens vairāk neredzēs. Ja es pareizi sapratu to 6 nedēļu laiku. Tad ir kad nav uzskats, mēs redzam tikai latviešu un angļu valodā, bet ir jāatgādina to, ka mums tomēr Latvijā ļoti daudz citvalodīgie, kas, pieņemsim, šeit stāvot, un mums pagriezās puisis, kas prasīja, ko krieviski nozīmē atvilkne, kad viņš nevarēja izpildīt šo uzdevumu. Un pēc izstādes apmeklēšanas nav pietiekoši daudz laika, lai tātad apkopotu visu. Jūs teicāt to, kad mācību stundā arī stunda seko stundai, un tas ir kā arī ir konvejers, bet tur varētu nepiekrist, jo skolotājs sadala savu mācību stundu tā, lai tiktu veidots gan šis teorētiskais, praktiskais, un pēc tam ir apkopojums. Un šeit ir tā, ka reāli tikai šis praktiskais, bet apkopojumi vispār gandrīz nav. Inovatīvs mēs uzskatām, ka vispār ir tikai sauklis, lai piesaistītu finansējumu, kas mūsdienās ir inovatīvs. Un, vienīgais ir unikāls šis izpildījums ar planšetēm. Planšetes, kas varētu būt unikāls šai programmai. Pie muzeja programmām mēs arī nevarējām nosaukt tādas konkrētas, bet mēs zinām, ka šausmīgi daudz programmas ir Latvijas Nacionālajiem mākslas muzejiem dažāda veida. Un kāpēc muzeja neizstrādā šās programmas ir tieši šis finansējums un risks pēc tam par to atdevi, jo tiek iesaistīti cilvēku resursi, un vai kāda būs atdeve un kas to sponsorēs. Paldies! Paldies! Tad 4. grupa. Man liekas, mums ir visvieglāk. Mēs varētu tikai teikt, mēs piekrītam iepriekšējiem runātājiem. Nē, izvairieties, tad sakiet vismaz par veiksmēm. Labi, veiksmes. Mūsu grupā viena no veiksmēm izkristalizējās, ka tā ir Rīga, tas Latvijas centrs. Diez vai uz Liepāju no visas Latviešas, teiksim, brauktu uz šādu programmu konkrēti. Bez maksas, tas ir otra veiksme. Trešā veiksme, ka tā ir starpdisciplinārā pieeja, kas, principā, kas sasauc arī ar to, ka tas ir inovatīvi un unikāli, šī starpdisciplinārā pieeja pie neveiksmes. Tas, man liekas, ka gandrīz visām grupām bija tas pats. Mūsuprāt, tas ir ļoti sadrumstaloti. Tiek pievērsta uzmanība tam, kas ir datoros. Šī māksla tiek izpreparēta pa sastāvdaļām, un vai tiešām skolnieks uztver pēc tam to visu arī kā mākslu. Pēc tam viņš aiziet uz mākslas muzeju, vai viņš redz mākslas darbu. Viņš grib varbūt runāt par to, kāda tad tur tehnika ir lietota, kas tad tur ir tāds. Varbūt tas ir labi, nezinu.
Bet vai tas veicina mākslas izpratni, kā mākslas, vai tad tiešām māksla ir jāsadala? Bet mēs jau šeit nerunājam par mākslas. Mēs runājam pastarpināti, protams, bet tā ir fizikas stunda, ķīmijas stunda, kāds piemēram, tās ir eksaktās zinātnes, kas uz šeit nāk, un ar mākslu mēs dodam ne tikai, bet ar mākslu mēs dodam patiesībā pievienoto vērtību. Tātad mērķis ir, kāds vispār ir mērķis šajā programmai tādā gadījumā? Pēc tam. Jā, Lauris tā kā kopsavilks. Skaidrs, jo mēs uzskatījām, ka mērķis tomēr ir primārais, ir iepazīstināt ar laikmetīgo mākslu, nevis ar fiziku vai ķīmiju. Labi, skaidrs. Pie unikalitātēm pie unikalitātēm un inovācijām, ka tas ir starpdisciplinārs, dažādu maršrutu rezultātā arī šie dažādie viedokļi, ko var rasties, tas arī ir unikāli. Pie veiksmīgākajām programmām, tā kā neesam bijuši ciemos pie kolēģiem, bet visvairāk dzirdēts no skolēniem arī ir Ziemassvētku kauju muzejs, protams. Un tas arī bija viss. Kāpēc šādas programmas nerodas muzejos? Laiks, līdzekļi, telpa, darbinieki, rutīna. Vismaz kaut kas svaigs, paldies. Tagad, es nezinu, Lauri gribi atbildēt tagad par mērķi. Es domāju, ka mēs tagad, atbildēs tagad par mērķi. Svaru. Var. Jo no šī mēs sapratām, ka mēs vērtējot šo programmu, mēs esam tomēr vērtējuši divas dažādas iespējas, vai apgūt mākslu, vai apgūt citu priekšmetu caur mākslu, kas ir īstais mērķis šim projektam. Tas īstais mērķis tomēr ir tiešām atvērt vaļā dialogu iespējas un runāt par mākslu un mākslas saturu caur to, kas ir saprotams. Un sākt runāt kuratoru valodā ar bērniem. To jau Saulīte Krese kopumā domājot par izstādes iekārtojumu un izstādes konceptu kopumā jau noņēma no dienas kārtības. Tie stāsti, ko šeit var lasīt, nav kuratoru teksti, tie ir teksti, lai cilvēki beidzot saprastu. Un tad, attiecīgi, tās drumsteles dažādās arī veidot dažādos, mazos veidos, caur fiziku, caur bioloģiju, tikai vienā uzdevumā, tur vienā par mākslu, bet to iespēju un saprašanu, cik tā laikmetīgā māksla ir pilna ar tēmām, kuras mums katram ir aktuālas, cik tas viss ir saistīts kopumā, vienalga kādu ceļu es izvēlos. Lielā mērā tas stāsts ir par to, lai atvērtu gan skolēniem, gan skolotājiem acis, ka par šo te mākslas saturu var runāt un domāt arī tad, ja tavs tālākais dzīves ceļš nav paredzēts un iecerēts, es tur būšu mākslinieks vai mākslas kritiķis vai tam līdzīgi. Tas ir tas izvērstais skats, argumentējot, kāpēc ir tā un savādāk un kāds ir mērķis. Mērķis, lai cilvēki atnāktu un atrastu kaut vai to drumstalu, ar kuru var noidentificēties. Vienam tā būs matemātika, vienam tā būs iedziļināšanās subjektīva mākslas darbā, citam tie būs, teksti, kurus viņi var izlasīt. Vēl kādam varbūt vienkārši video darbs, kuru viņš var apskatīties. Dažādi. Mēs nepretendējam uz to, ka izejot ārā cilvēks ir sapratis visu, vai viņam ir iedots tāds pilns trauks ar zināšanām. Bet ir atvērtas durvis. Durvju vēršana un šito gaismas slēdžu ieslēgšanu mazliet plašākā telpā
ir tas mūsu mērķis. Nu, man jau jāpiebilst, ka man šķiet, ka izstādes veidotāji un īpaši izglītības programmas veidotāji, kas mums šodien šeit uzņēma un ļāva patiesībā šo eksperimentu veikt un ļāva jums vērtēt, un tagad uzklausījos domas, ir tiešām drosmīgi, un tas to vien nozīmē, ka patiesībā viņi ir arī pārliecināti par savu veikumu un varbūt pārliecināti par šo veikumu. Tas, ka mēs atrodām kādas blusas, es domāju, ka ne jūs apvainojaties, ne mēs paši pārāk iedomājamies, ka mēs atnākam šeit kā soļi. Es gribētu, lai tie spēles noteikumi būtu tādi, ka neviena puse neaizvainojās. Tajā pašā laikā es vienkārši tā iedomājos, ja man būtu kā mājas saimniekam tagad atnāk šeit tāds bariņš un tagad tēlo ekspertus, ja mēs tagad vērtējam. Bet viņi ir eksperti. Viens gadu, viens 5, viens 25. Labi, bet mēs šajā gadījumā mēs tomēr arī ļoti kritiski, es domāju, skatāmies uz sevi, un es nevelti uzdevu jums to jautājumu par 3 izglītības programmām, un man šķiet, ka nebūs noslēpums, ko mēs atklājām. Mēs nezinām, ko kolēģi dara muzejos, mēs nezinām, un kā lai mēs radām produktus ar pievienoto vērtību, ja mēs paši nezinām, ko kolēģi apkārt Latvijas muzejos dara. Kā lai mēs nodefinējam, kas ir unikāla vai kas ir interaktīva vai kas ir veiksmīga izglītības programma Latvijā, kā lai mēs kā komanda, kā nozare to nesam uz āru, ja mēs nevaram nosaukt šos veiksmes piemērus. Tas ir patiesībā pat neatbildiet, jūs atbildējāt jau, ja, bet es gaidīju patiesībā labākus rezultātus. 1-0 manā labā, es patiesībā nebiju cerējis, ka mēs tā izgāzīsimies. Bet man ir vēl viens jautājums. Jūs atradāt, mēs visi kopā šeit atradām, patiesībā vairāk pozitīva, mazāk negatīva, bet man ir jautājums, kāpēc man kā profesionāli, kurš ilgu laiku skatās apkārt, un es laikam nosauktu vairāk, nesaukšu, bet es nosauktu vairākas labas programmas, tajā pašā laikā es uzskatu, ka mums nav nevienas īstas izglītības programmas Latvijas muzejos, kur bez kritikas varētu saukties par stundu muzejā. Nevienas. Ja pirms gadiem 3 bija Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, okupācijas muzejā, vēl kādos muzejos, es tagad teiktu, ka nav nevienas, jo latiņa ir nolaista, un es tagad gribētu paprasīt muzeja pārstāvjiem, kāpēc nav nevienas, vai izglītība muzeja politikās nav prioritāte, vai tas ir noticis skolu un muzeja nesadarbības dēļ. Es tā kā nedaudz novirzu no šīs izglītības programmas plašākajā kontekstā. Ja es kļūdos un jūs sakat, ka es no citas planētas tagad runāju uz jums, jūs varat iebilst, Mārta, kāpēc no metodoloģiskā viedokļa nerodās, ja tu skaties, pieņemsim, tu vari apstrīdēt manu teikumu, ka nerodās, var teikt, ka rodās, bet kas ir sarežģītākais šādu programmu veidošanā? Kā tev kā muzeja pedagogam liekas? Kāpēc šādas programmas nerodās? Kāpēc viņām ir tik grūti veidoties? Kāpēc viņas, ja pat ir izveidojušās, pēc kāda laika aiziet projām? Pirmkārt, jau droši vien ir pamatā, un tas ir tāds mans viedoklis subjektīvais, nepēc manis prakses. Pamatā tā ir sadarbība ar skolām un skolotājiem, un šī brīvā sadarbības forma, kad viņiem muzeja ir brīvi pieejama, un šeit atkal ir jārunā par cenu politiku un izglītības satura politiku. Otrkārt, man šķiet, ka tas ir arī pedagoga profesionālitātes jautājums. Muzeja pedagoga. Muzeja pedagoga profesionālitātes jautājums un arī zināmā mērā radošuma jautājums, kas šo teorētisko sagatavotību papildina. Tā ir tā pievienotā vērtība tam darbiniekam, jo daudzi varbūt ir profesionāli, daudzi varbūt ir tikai radoši, bet unikāli piemēri ir tie, kurus tas apvieno šīs tādas īpašības. Es pilnīgi iejaukšos tajā visā, ko mēs pirms tam visu runājām. Es domāju, ka tas, kas tikko notika, bija ļoti labs viens no tiem pierādījumiem, ka tas, kas notiek pēc tam izstādē, kad skolēni ir izstaigājuši
ir īsta dzīva saruna par to, kas ir redzēts, pieredzēts. Un turklāt vēl otra lieta. Tagad, diemžēl jau tūlīt aizciet, bet ļoti daudz, ļoti bieži skolēni pēc tam, kad ir to stundu sabijuši, viņi netiek dzīti projām. Un kas ir ļoti labi, un es ceru, ka daudziem no jums tā ir, ka viņi paliek un staigā pa izstādi arī pēc tam, kad tā nodarbība ir beigusi. Nestaigāvis? Varētu jau stundu. Vienu jaunu. Cik cilvēki šīs reprezentēs grupās ir bijuši? Cik? Apmēram plus minūtes. Zem 3000 šobrīd. Tas ir 6 nedēļas? Tas ir 5 nedēļas. Un pārsvarā Rīga? Nē. Ne tikai pārsvarā Rīga un ne tikai pārsvarā mākslas skolotāji, bet tas īpatsvars dažādo jomu skolotājiem, klasēm, klašu audzinātājiem ir ļoti, ļoti izlīdzināts. Jā, mēs vācam datus, un mēs datus arī publiskosim, publicēsim tādus galvenos, tad, kad programma būs noslēgusies, un tas ir jau drīzumā. Datus mēs publicēsim, un tā lieta, ko es aizmirsu pateikt, skaidrs, tas mans stāsts bija īss, bet tas tā mūsu metodoloģija, bet vienkārši darba process ir aprakstīts diezgan plaši. Satori rakstā, kas ir mans rakstīts un ir blogā, ko Laura ir rakstījusi. Varbūt Inet, viņas tur var atrast, varbūt var pielikt vienkārši pēc tam Creative Museumā savukārt atskatā. Un viss notiek, ka sižets arī stāsta pirms 2 nedēļām, kas bija par to, kas un kā šeit notika. Visbeidzot, man ir prieks, ka jūs redzējāt un novērtējāt to, kas ir ieguldīts komunikācijā. Tas, ko es gribētu atspēkot, ka no izglītības projekta puses, to nesaku par varbūt kopējo bankas komunikāciju, bet no izglītības projekta puses nav nopirkt raidlaiks vai informācija. Mēs esam vienkārši 2 cilvēki ar savu darbu, tīrā veidā 2 cilvēki. Protams, visi komanda, kas piedalījās, tos cilvēkus uz šejienu atvedis un to publicitāti dabūjuši. Un es zinu, ka strādājot valsts institūcijā, nav no rīta līdz vakaram laiks aizpildīts un var vēl vairāk laika veltīt komunikācijai. Bet es gribētu, lai arī jūs uztvērāt to kā uzbrukumu no manas teksta par izglītības programmām Latvijas muzejos, es tomēr uz šī konkrētā piemēra, par cik viss šī šodienas sesija bija balstīta uz šo konkrēto piemēru un caur to runāt plašāk par, paskatīties plašāk Latvijas muzeja kontekstā. Es tomēr gribētu kopsavilkt un dažas lietas no konkrētā uz vispārējo, vispārināt. Un to es izdarīšu izejot no tā, uz tiem jautājumiem, uz ko mēs visi atbildējām. Es gribētu pievērst uzmanību, ka daži no jums pieminēja naudas faktoru šīs izstādes veidošanas sakarā arī kā veiksmes faktoru tam, ka šeit ir tik daudz grupu bijis, cik viņi ir. Tajā pašā laikā es tiešām domāju, ka mums ilgtermiņā ir jādomā arī savas izglītības programmas pozicionējot Sundu muzejā, jo īpaši pozicionējot par šo naudas aspektu un to, kā mēs visi, ja visi ir kārtībā, tas atvieglo darbu gan mums, gan jums. Ja ir tā, kā jūs sakat, un viss kārtībā, tad kā mums virzīt šo savu produktu tā, lai mēs pierādītu vai parādītu gan izglītības ministrijai, gan kultūras ministrijai, valstī kopumā, ka šī dotācija muzejiem ir nepieciešama. Un ja ir viss kārtībā, tas atvieglo uzdevumu.
Vēl no tā, ko mēs šeit atzīmējām, ko es tagad kopsavilkšu kā menedžmentu vai komandas darbu, man šķiet, ka tas arī ir ļoti būtisks aspekts. Jūs minējāt, ka it kā, jūs teicāt, ka nepieveiksmīgākajiem, ka tā ir tikai 6 nedēļas izstāde. Tajā pašā laikā man šķiet, ka jebkurā izstādē var izveidot ļoti labu, arī mēneša izstādē var izveidot ļoti labu programmu, ja jau plānošanas fāzē kurators un izglītības cilvēks, es negribu tagad pievērsties tai problēmai, ka visi dara visu, bet kurators, izglītības cilvēks un vispār muzejs kopumā saprot, ka šim procesam jau jābūt jau no paša iniciācijas brīža un ka šī komanda strādā sazobē un ka šai komandai patiesībā ir izšķirošā nozīme. Cik daudz kurators jūs atbalstīs, cik daudz reklāmas cilvēks jūs atbalstīs, kāda veida informāciju jūs sūtīsiet, kam jūs sūtīsiet, un šai komandai ir ļoti, ļoti liela nozīme. Starpdisciplinaritāte, ko jūs pieminējāt un ko mēs teicām, ka šīs izstādes veiksmes faktors, man šķiet, ka ļoti lielai daļai muzeju šis varētu būt veiksmes aspekts, izmantot starpdisciplinaritāti sava projekta vai savas izglītības programmas pieteikšanai. Par unikalitāti un šo aspektu es gribētu teikt tā, ka šis iespējams ir no vienas puses šis projekts ir ļoti unikāls Latvijas kontekstā ar jauno tehnoloģiju pielietojumu. Ja mēs skatāmies plašākā kontekstā, iespējams tas nav tik unikāls, tajā pašā laikā atkal kā bumbiņa atpakaļ, man tomēr ir jautājums, kāpēc, ja pat mēs sakam, ka nav stipri unikāls, ka varēja būt planšetes nesājums rokā, nevis stacionārs, kāpēc tomēr tikai padomāšanai, kāpēc muzejos arī pastāvīgajās ekspozīcijās šī interpretācija nerodās. Pat šajā gadījumā atkal vispārinot, pat ne tikai kā stundai muzejā, bet arī vispār kā ekspozīcijas interpretācijas sastāvdaļa, viņa nerodās. Un tas nav laika jautājums, tas ir visdrīzāk arī, iespējams, rutīnas jautājums un ekspozīciju atjaunināšanas jautājums. Finansējums vēl kā viens aspekts, kuram es ļoti piekrītu, bet tajā pašā laikā tas neatieksies uz visiem jautājumiem, un es ceru, ka es to drīkstu pieminēt, bet tad, kad es Zandai prasīju, vai tad, kad ABLV fondām no muzejiem tiek iesniegti pieteikumi izstāžu atbalstam, vai tajos izstāžu pieteikumos ir iestrādātas arī izglītības programmas? 0. Tas atkal padomāšanai, ja? Tā kā varbūt es biju uzbrukoša, bet tas ir mans kā moderatora pienākums, lai emocijas izsauktu. Tajā pašā laikā es domāju, ka šodien mēs neatbildējām ne uz vienu konkrētu jautājumu. Mēs paskatījāmies, manuprāt, ļoti labu izglītības programmas piemēru, ko mēs sauktu par stundu muzejā. Ar visiem plusiem un mīnusiem, un esiet saudzīgi vērtējumā, jo tas, piedodiet, kolēģi, šādā izpildījumā ir pašlaik vienīgais. Konkrētai klasē ar starpdisciplinaritāti vidusskolām, un kurš ir sasniedzis mērķi perfekti. 6 nedēļas, ik pa 2 stundām noklājums. Sakiet, ka tā ir banka, sakiet, ka tā ir nauda, bet es gribētu, lai jūs padomātu arī par to, ko jūs teicat. Iespējams, ka dažreiz mums nostrādā rutīna, un noslēgt es gribētu ar to, ka kāds teica, ka tas ir šausmīgs risks taisīt programmu uz 6 nedēļu izstādi. Un es gribētu teikt, jā, un manuprāt, vēl viena liela problēma ir ne tikai tas, ka mēs ieslīgstam rutīnā un nepaskatāmies, mēs nevarējām nosaukt šodien kaimiņu programmas, bet es domāju, ka mums ir bail riskēt. Un dažreiz būs tā, kad mēs izgāzīsimies, bet es domāju, ka arī šajā gadījumā es gribētu vēl, šeit mēs esam studenti, muzeja pedagogi un kā mēs teicām, visi, kas dara visu, šis jautājums ir arī par kopējo muzeja menedžmentu un uzstādījumu, ka riskēšana un neveiksmes nav vienmēr neveiksmes, tie ir mēģinājumi. Un jo vairāk mēs riskēsim, jo vairāk mēs uzrošināsimies, jo vairāk mēs izdarīsim. Forši, ka programma strādā 15 gadus, bet tajā pašā laikā forši arī, ka programma strādā kā gadījums un kļūst par notikumu. Ar šo es arī varētu noslēgt. Un es atvainojos, ja kādu sadusmoju. Es savukārt
Es, Laura un Zanda, mēs esam šeit, kamēr jūs vēl dodaties palēnām projām jautājumiem un atbildēm un komentāriem un diskusijai. Bet vēl pilnīgi visiem lūdzu pilnīgi jauno Svaigo ārta teritoriju numuru un izstādes katalodziņš savukārt ietver visus kuratoru rakstītos tekstus par mākslas darbiem un māksliniekiem. Tā kā tas visiem un savukārt, kas vēlas jautājumu diskusijas, mēs šeit esam. Un savukārt jūs tagad būsiet dabūjuši dāvanas, un tie, kas grib kādus komentārus, dusmīgus, nedusmīgus, foršus, neforšus rakstīt, jūs varat rakstīt uz manu e-pastu, visi zinat, tagad jau visi kaut kā pieteicāties ar mani sūtiet, un man tiešām būtu liels prieks, ja mēs dabūtu tā kā no jums, vēl vairāk šos komentārus atpakaļ par izglītības, jūsuprāt par izglītības procesiem Latvijas muzejos. Un arī par šo pasākumu. Paldies!